Labdien! Tātad tēma šodien, kā jau bija rakstīts, kad jūs pieteicāties, ir par to, kā izmantot MI vai AI, šos terminus izmantošu pamīšus darba optimizēšanai. Termins varbūt nav veiksmīgākais, bet optimizēšanai. Nedaudz par mani. Tas plilmi ir tas, ar ko es nodarbojos ikdienā. Mans oficiālais amats ir globālais biznesa piedāvājumu izstrādātājs uzņēmumā Tieto Every. Es darbojos ar Microsoft Dynamics programmatūru, kas ir programma, ko uzņēmumi izmanto, lai pārvaldītu savus finanšu, piegādes ķēdes, pārdošanas, mārketinga un plilmi arī visus pārējos procesus. Jau labu laiku, dažus gadus patiesībā, šie piedāvājumi ir cieši saistīti ar Microsoft risinājumu mākslīgā intelektā, kas ir Copilot. Idejas kā līmenī mēs šodien strādāsim ar GPT, bet Copilot un GPT ir doma ļoti, ļoti līdzīga. Brīvajā laikā es aizraujos ar šāhu un sporta zāli, tā kā, ja pauzītē ir vēlme parunāt par šiem tematiem, droši, bet intro galā, es domāju, sāksim ķerties pie lietas. Tātad. Šodien sāksim ar ļoti īsu kopēju pārskatu par mākslīgā intelekta rīkiem. Tad pāriesim pie ChatGPT specifiski un GPTs, kāda atšķirība, kam kur izmantot, kāpēc vajadzīga ir. Tad daži praktiski piemēri, un pēc tam varēsiet sākt darboties paši pēc uzdevumiem, pēc specialitātes, lai varētu praktiski arī pārbaudīt un izmantot mākslīgo intelektu savu darbu ātruma palielināšanā, uzlabošanā, padarīt interesantāku. Tātad. Vēsturiskā līmenī AI ir visai šailni ir jauna tehnoloģija, bet straujums attīstības ir tāds, ka viņš ļoti, ļoti strauji attīstās īsumā. Pēc atklāšanas lietotāju skaits GPT pārsniedza 1 miljonu pirmajā nedēļā. Tagad lietotāju skaits pārsniedz jau 800 miljonus nedēļā. Un tas ir neskaitot visus šos rīkus. Šeit ir redzami daži no populārākajiem rīkiem, kas ir gan prezentācijām, gan darba labošanai, gan plaģiātismu noteikšanai, gan arī vispārīgi AI rīki. Varbūt jautājums neliels. Vai kādam ir jau bijusi saskarsme ar mākslīgā intelekta ģenerētiem darbiem vai no praksē, vai jūs paši jau esat izmantojuši mākslīgo intelektu ikdienā? Jā. Okay. Liela daļa šeit ir tālāk izglītotāji. Vai kādam ir bijusi nepatīkama saskara ar mākslīgā intelekta ģenerētiem darbiem, ka mums ir iesniegts kaut kas, kas ir ģenerēts? Tie ir brutāli un ko nevarēja pieņemt pat. Okay. Nē, iesniegts negribu, bet man pašai vienu darbu uztaisīt tā, kas es lūks pildzījos. Arī var gadīties. Okay. Un jautājums tad, reku bija divas rokas pacēlās par iesniegto. Kā jūs noteicāt, ka darbs ir ģenerēts ar mākslīgu intelektu? Manā gadījumā tie bija skolēni, kuriem bija uzdots uzdevums. Būtībā viņi man ielika jautājumu par mūsu skolu, bija ielika GPT un ieguva 6 vienādas atbildes. Es tik pie 6 stiktu līdzīgām uzdevumiem. Atsauc uz kādu noteikumiem, kuri nav, atsauc uz likumiem, kuri nav, un atsauc uz skolas iekšējās kārtības noteikumu punktiem, kuri nav. Skaidrs, tātad atsaucas lietām, kas neeksistē, un vienādas atbildes. Vēl bija roka pacēlusies? Jā, es arī biju pacēlis roku, un manā gadījumā bija atsaucas uz izdomātiem avotiem. Viņš pats izdomāja, ka šādu, piemēram, atsauci viņš uztaisīja tekstā, bet es pēc tam pārbaudīju, vai viņš eksistē, izmantojot citu Perplexity, nezinu, vai šeit ir, un attiecīgi tāds vispār neeksistē dabā. Jā, visi rīki, protams, ka šeit nav, jo viņu tagad ir ļoti, ļoti daudz. Bet šeit daži no populārākajiem ir, ja jūs Google pameklējat AI tool vai mākslīga intelekta rīks, kas domāts, un vienkārši ievadiet tematu, noteikti kaut ko atradīsiet. Bet jā, ir arī dažādi vispārīgie rīki, kas ir domāti attēlu tekstu ģenerēšanai. Šodien mēs noteikti nestrādāsim ar visiem šiem rīkiem. Jums ir 2 stundas. Un visus šos rīkus 2 stundās apgūt mērķtiecīgi un kaut ko tiešām izdarīt nav iespējams. Šodien mēs nedaudz apskatīsim attēlu ģenerēšanu Canvā,
jo attēls ģenerēt kanālā var bezmaksas, bet īsumā mēs primāri strādāsim ar ChatGPT. Pirmais iemesls, kāpēc GPT, tas ir rīks, uz kura bāzes visi pārējie rīki ir būvēti, un otrais – latviešu valoda. ChatGPT darbojas labi kā angļu, tā arī latviešu valodā. Varbūt tulkums latviešu valodu kādam filologam neliksies tas atbilstošākais, bet domu noteikti var, un pēc tam nedaudz paeditēt to darbu arī nav pārāk lielas problēmas. Bet labi, tagad ķersimies pie nelielas praktiskas demonstrācijas, un sāksim tad mēs ar Canvu. Tātad uztaisīsim šeit un dosimies uz Canvu. Tā, uzvilkām. Ļoti labi, es tur varu redzēt visu. Tātad, pamēģināsim uzģenerēt attēlu. Tā man ir sagatavoti prompts jau. Prompts es lietoju, kad es apzīmēju to, ko es rakstu iekšā aģentā. Prompt, tas ir tas, ko es viņam prasu darīt, kā es viņam to prasu darīt. Uzdevums, jā. Un prompts definēt un aprakstīt var ļoti dažādi. Kad mēs rīzīsimies nedaudz dziļāk, workshopā būs pieejams arī materiāls par to, kā vislabāk uzbūvēt šo uzdevumu, lai mākslīgais intelekts pēc iespējas precīzāk varētu izpildīt to, kas ir prasīts. Tātad, kopija. Un apgriezīsimies nedaudz. Un answer. Vai generate AI images. Tagad pagaidīsim, kamēr viņš uzģenerēs attēlu. Ok, lēnām notiek. Cerams, ka viņš ģenerē? It kā notiek, jā. Tas varbūt aizņems kādu laiku, bet doma šeit jebkurā gadījumā ir, jā, šodien vētras dēļ ir nelielas internetu problēmas iespējams. Jā, doma šeit ir uzģenerēt attēlu, kurā redzams dzeltens klubkrēsls. Viņš notiek lietas. Tā. Pamēģināsim refrešot lapu. Okay, demonstrācija, redzēsim, viņš tagad refrešo. Viena no lietām, kas man pierakstīts ir vienā no tālākajiem slaidiem, kas nepieciešams ir, lai izmantotu mākslīgo intelektu, ir stabils interneta savienojums. Bet ganās dažādi, redzēsim. Ja nevarēs nodemonstrēt, tad izrunāsim mutiski. Galveno domu, ko ir domāts parādīt ar šo piemēru. Tātad doma šim piemēram ir tāda, ka mākslīgais intelekts, šajā lapā viņš iet, pamēģināsim vēlreiz. Intereses pēc, varbūt viņš aizies šoreiz. Jo it kā nevajadzētu būt iemeslu neaiziet, bet doma šeit ir parādīt, ka attēlus, kas internetā ir pieejami, piemēram, sieviete dzeltenā klubkrēslā vai dzeltens klubkrēsls, to nav problēmu uzģenerēt. Tad pamēģiniet uzģenerēt attēlu ar pilnu vīna glāzi. Vīna glāze, kas ir pilna līdz pašām malām. Pamēģinam uzģenerēt un varbūt padalāties ar rezultātiem. Ka tiešām vīna glāze, kurai vīns plūst pāri malām, tā kā tur vairāk tiešām vairs nevar ieliet. Nav pilna. Paskatīsimies.
Jā. Nu, šī arī bija tā doma, piemēram, viņš tagad strādā. Tagad viņš izrādās, ka strādā ļoti labi. Varbūt varēs nodemonstrēt viena glāzi, bet arī šeit. Bet jā, doma ir tāda, ka šie attēlu ģenerētāji un mākslīgais intelekts kopumā, viņi var uzģenerēt attēlus, kuriem viņiem ir piekļuve. Kā strādāt attēlu ģenerēšana? Kad mēs ievadam prompt, piemēram, šeit ir dzeltens klubkrēsls tumšā telpā zem lasīšanas gaismiņas. Viņam ir piekļuve klubkrēsliem, viņam ir piekļuve istabām ar mazu apgaismojumu, viņam ir piekļuve lasīšanas gaismiņām. Tā kā viņš šo informāciju var salikt kopā un izveidot attēlu. Bet, kad kāds internetā pēdējo reizi redzēja attēlu ar pilnu vīna glāzi līdz malām? Līdz malām ne tieši tā. Jā, bet tāpēc viņš nevar uzģenerēt no attēlu, viņam nav piekļuves informācijai. Ka tā ir viena lieta, kas patiesībā ir, beidzot aizgāja. Klubkrēslu ģenerēt var. Vīna glāzi pamēģināsim. Varbūt viņš arī vīna glāzi tagad aizies. Tā, aiziesim atpakaļ. Ja aizies, tad jā, neaizies, doma tagad skaidra ir. Šeit patiesībā diezgan interesants jautājums paveras par to, kā mākslīgais intelekts šos attēlus iegūst. Vai visi attēli, ko mākslīgais intelekts iegūst, vai visi attēlu īpašnieki ir piekrituši tam, ka šie attēli tiek izmantoti? Drīzākais, ka nē. Tāpēc šeit paveras jautājums arī par ētiku diezgan liels. Arī izmantojot ChatGPT tekstam, tas jautājums ir diezgan aktuāls. Tam mēs gan šodien klāt neskarsimies, jo doma ir praktiska. Bet tas mērķis ir uzsvērt to, ka informācija, ko jūs varat iekšā ChatGPT, ir jāuzmanās. Tīri tāpēc, ka šie dati var tikt izmantot trenēšanas nolūkos. Un tāpat kā šeit viņš izmanto visas vīna glāzes, ko viņš var sameklēt, tāpat viņš var ļoti izmantot arī tos datus, ko jūs varat iekšā. Tāpēc uzņemamies ar datu ievadi. Nākamais piemērs gan būs netik intensīvs internetam, tāpēc cerams, ka aizies. Tālāk mēs parunāsim specifiskāk nedaudz par GPT, ar to galveno sistēmu, ar kuru mēs strādāsim šodien. Tātad ChatGPT. Iesim pašā tajā mājaslapā. Lūk. Mājaslapa, kurā mēs ejam, sagaida mūs ļoti šādi. Ar draudzīgu tekstu šeit. Vienkārši paprasīt jebko var. Bet šis nav vienīgais, ko šis rīks var darīt. Šeit, atverot malā, Open Sidebar, mēs redzam, ir arī GPTs. Un šeit šie ir GPT aģenti. Vai kāds jau zina, kāda ir atšķirība starp parasto čata loku, ko mēs atveram, ChatGPT, un kāda ir atšķirība starp to un starp aģentu? Vai ir kāda roka, kas pacelsies? Jā, tieši tā. Bet idejas, ka mēs arī parastiem čatām varam pateikt, lai viņš pēcēlas noteikto tēmu. Tā atšķirība galvenā starp aģentiem un parasto GPT ir tā, ka, ja tu ievadi aģentā informāciju, viņš būs krietni konsistentāks. Ja mēs ievadam informāciju parastajā čatā, teiksim, tu šobrīd esi izglītotājs, kas specializējas mākslīgā intelekta jomā. Viņš čata laikā var nedaudz aizmirst informāciju, viņš varbūt nebūs tik konsistents, un iespējams, ka viņam nebūs pieeja visai informācijai, kas ir nepieciešama tam domu gājienam specifiskajam. Bet aģentā var norādīt daudz precīzāk un daudz specifiskāk, kāda ir tā vajadzība, kas ir nepieciešama no viņiem. Aģentu plēlam ir jēga izveidot, ja ir nepieciešams tieši tas domu gājiens, tieši tas speciālists atkārtoti. Un tad var būt konsistents atbildes tieši to jautājumu, tieši tajā sfērā. Tā arī tā galvenā atšķirība. Jo idejiski viņi abi ir mākslīgais intelekts, viņi abi dara praktiski tieši to pašu. Vienīgais aģenti, viņus var uzbūvēt arī daudz sarežģītākus. Teiksim, viņus var savienot ar noteiktiem APIs citās programmatūrās,
un viņi var tiešām izpildīt darbības, kuras parasti šeit, protams, ka nevar. Bet, jā. Es iedošu mikrofonu varbūt jautājumam. Jautājums ir, vai šis ir tā kā maksas versija vai brīvā? Tātad, man personīgi ir maksas versija. Viņi maksā $29 mēnesī, manuprāt. Bet parastais čats ir pieejams arī bezmaksas versijā. Ir arī aģenti, jo bezmaksas versijā ir kredīti, un cik jums kredīti tiek atvēlēti no OpenAI, tik arī jums būs. Maksas versijā, protams, tas nav tik aktuāli, jūs varat izmantot visus aģentus un to čatu, cik jūs vēlaties. Tad, kad es mācījos, mums stāstīja, ka GPT viņi ir dažādi. Viņi ir versija 0,4, viņi ir versija prēmija, un viņi ir vēl dažādas versijas. Jā? Un atkarībā no tā, ko tu gribi no viņa iegūt, šo arī versiju labāk izmantot. Ko jūs varat vairāk par to pastāstīt? Kādu versiju GPT labāk izvēlēties? Tātad 0,4 versija bija ļoti, ļoti sen. Bet pašlaik primārā versija, ko visi izmanto, ir 5. Tā arī ir tā, kuram ir atvēlēta pieeja visiem lietotājiem. Gan tie, kam ir maksas versija, gan bezmaksas. Jā, uzreiz atveras 5. versija. Var izmantot arī citus GPT-5 modeļus, kuri ir specifiski domāti citiem mērķiem. Piemēram, ja mēs šeit nolemjam create an agent, tad šeit viņš mums uzreiz prasa, ko mēs vēlamies. Šeit ļoti vienkārši ģenerēt aģentu ir ChatGPT. Jūs vienkārši atbildat uz jautājumiem, un tad viņš pats konfigurē to aģentu jums. Jums nav pat nekas jāvada iekšā. Ir jāatbild uz jautājumiem, kas šeit ir. Viņš sāks jums uzdot tādus vadošus jautājumus, lai precizētu, kas mums tieši no aģenta vajadzīgs ir. Un, ja mēs runājam par versijām, modeļi ir šeit pieejami. Tātad automātiskais, viņš pats izvēlas, cik viņš ilgi domā. Instant, tas ir tas, ka viņš atbild uzreiz, neskatoties to, kāds ir jautājums. Un ir arī šāds, kas vienmēr domās ilgāk. Piemēram, ir kāds sarežģīts jautājums, piemēram, datu analīze. Vai analizēt datus vai jautājumu, kas uzreiz vairākus soļus ietver, tad labāk, lai ir modelis, kas bišķi ilgāk padomā. Jo ilgāk domāšana nodīs labākas atbildes. Kā tas ir AI modelim, tās arī cilvēkam ir. Protams, jā. Jo informācija, ko iedod mākslīgais intelekts, viņa var būt patiesa, varbūt nepatiesa. 5. modelis ir labāks nekā visi iepriekšējie. Tīri tādā ziņā, ka viņš biežāk saka, es nezinu. Iepriekšējie modeļi viņi ļoti pārliecināti runāja par lietām, ko viņi pilnīgi nesaprot. Viņš varēja iedot pilnīgi pārliecinātu informāciju, kas ir pilnīgi nepatiesa. Piemēram, man darbā bija piemērs, mums ir iekšējā vide mākslīgajam intelektam, un es viņam palūdzu piemērus ar klientiem noteiktās sfērās. Viņš man ļoti pārliecinoši iedeva 3 klientus prasītajā sfērā, bet problēma ir tā, ka man tie klienti neeksistē mums organizācijā. Tāpēc viņš man pilnīgi no malas, no kurienes izgudroja 3 references. Kā arī bija piemērs šeit, kur minēja, ka izgudroja 3 references uz materiāliem, kas neeksistē vispār. 5. modelis ir labāks. Šādos jautājumos viņš pateiks, es nezinu, vai nav. Bet tāpat pārbaudīt to visos gadījumos nav iespējams. Tāpēc vienmēr, ja mēs kaut ko prasam mākslīgam intelektam, ir jāpārbauda pēc tam. Jo citādi man būtu bijusi ļoti nērta sanāksme, ja būtu jāpārbauda tiešām. 5. atmiņa kā zelta zivtiņai. 7 minūtes, un viņš ielādē no jauna to logotipu, ko mēs veidojam PDF, ja? Vai šriftu. Ja? Man tas fonts nav. Ja? Ielādē vēlreiz. Logo veidošanu vai speciāliem kaut kādiem šriftiem, bezmaksas versija galīgi nav. Nē, es maksas versiju. Maksas versija arī, un neiet. Neiet galīgi. Agrokā nemēģinājāt? Es attinu uz 4. un tad turpināju strādāt veiksmīgi. Jā, tā ir, ka katrai versijai viņai kaut kāda plus un mīnus. Okay, tā ir taisnība. Mēs gan turpināsim iet tālāk. Bet jūs izmantojat interesi pēc aģentu vai parasto čatu? Parasto. Ieteiktu izmantot aģentu, tad šeit tā informācija būs daudz koncentrētāka, viņš nepārlādēs visu laiku.
Tā kā pamēģināt aģentu nākamreiz, vajadzētu būt labākiem rezultātiem. Jā, ir jārada aģents. Tieši tā. Tieši tā, jā. Piemēram, jums ir kāda specifikācija izglītotājs digitālo mēdīju jomā. Tā jūs izvedat digitālo mēdīju aģentu, kas mums atbildēs ar latviešu valodā, un būs speciālisti tieši tajā sfērā, tieši tajos jautājumos, un jūs varat specificēt arī atbildes, kā jūs vēlaties saņemt. Šeit es vēlējos nodemonstrēt dažus no aģentiem, kas ir vispopulārākie platformā. Šeit, piemēram, ir programmatūras arhitekts, GPT, un šeit izmantosim vienkārši vienu no dotajiem prompts, lai viņš izveido aplikāciju. Piemēram, šeit mēs paprasām, lai viņš izveido aplikāciju, kas ir līdzīga Uber. Es varu rakstīt latviešu valodā, viņš taču man sapratīs. Var rakstīt latviešu valodā, viņš sapratīs. Tiesa gan šādiem te aģentiem tie prompts, paraugu prompts būs vienmēr angļu valodā, jo tā tomēr ir pamatvalodā. Bet jūs varat iztulkot arī, jebkurā gadījumā, to prompt arī latviešu valodā. Viņš gan atbildēs kodā šeit primāri, tā kā valodai nav īsti liels nozīmes. Ja, un šeit viņš rāda dizaina dokumentu aplikācijai, kas ir līdzīga Uber, vai mūsu gadījumā Bolta takšu aplikācijai. Lūk, specifikācija. Un te viņš arī uzdod papildus jautājumus, lai specificētu, ko mums vajag. Cits piemērs ir šeit. Aģents, kas var izveidot mājaslapu veselu. Un šeit pieņemsim mājaslapa digitālās mārketingas aģentūrai. Un šeit viņam vajadzētu atbildēt ar papildus jautājumiem. Tieši tā, jo tāpat kā ja šo jautājumu iedod kādam web developerim, viņš nevarēs izveidot mājaslapu tikai vienīgi no tā. Būs papildus jautājumi, kas ir vajadzīgi. Šeit arī mēs atbildam uz papildus jautājumiem, un tad viņš iedos mums kodu, kur mēs varam pārkopēt lietotnē, palaist un tikt pie mājaslapas skeleta vismaz. Ir piemēri, kuros aģenti izveido arī veselas spēles, veselas programmatūras, bet, again, tas šodien būs nedaudz par daudz. Bet šie ir divi ļoti noderīgi aģenti, profesionāļiem. Ir arī aģenti, kas ir varbūt ne tik nodrīgi, bet jautri. Šis ir aģents Monday. Tas kā pārsniedzības eksperiments. Viens no populārākiem aģentiem mājaslapā, starp citu, kas ir diezgan interesanti. Bet ja mēs šeit viņam, piemēram, paprasam, kā viņam iet. Varbūt viņš sapratīs arī bez garumzīmes. Jā, viņš ir diezgan tāds depresīvs, kā jau parasti cilvēki pirmdienās. Vai tas ir labākais enerģijas izmantojums mūsdienās? Varbūt nē. Bet viņus ir izmantot arī jautrībai var. Šeit būs pamat aģenti, kas ir pieejami arī, jūs varat sameklēt varbūt savai specialitātei atbalstošus aģentus šeit. Ja jūs ierakstāt meklētājā, jūs varat sameklēt praktiski kādu aģentu jums vajag. Arī izglītības speciālistus, arī juridiskos speciālistus. Ties gan viņiem varbūt būs specialitāte noteiktās valsts likumdošanā. Latvijas likumdošana, tur jau jums vajadzētu izveidot ar pašiem savu. Varbūt ir, varbūt nav, bet tas ir zem jautājuma zīmes tomēr. Tālāk gan pastīsimies, kā ir ar kvalitāti šiem materiāliem ģenerētajiem. Ja ar laiku pagaidām viss ir kārtībā, fiksi izskriesim tad cauri. Tā tad. Aiziesim uz priekšu. Tātad praktiskie piemēri. Tā kā šeit primāra autori izglītotāji tomēr, parādīsim praktisku piemēru stundas plānam, vērtēšanas kritērijiem un kontroldarbam. Tātad šie darbi, kas man būs kā piemēri, viens būs mākslīgā intelekta izveidots un viens būs cilvēka izveidots. Cilvēks ir vēstures skolotājs ar ļoti, ļoti lielu pieredzi, vairāk kā 20 gadi, un varēs novērtēt to kvalitātes atšķirību, kas ir izveidotajos darbos.
Tātad šis ir mācību stundas plāns, ko izveidojis ir cilvēks. Mācību plāns vēsturē vienai stundai. Vēstures socializības, viss pilnībā temats, laiks, dubultstunda. Un mācību paņēmieni, metods, viss, kas ir nepieciešams stundas plānā pēc izglītības ministrijas standartiem. Ja mēs aizējam, tātad aiziesim uz stundas plānu, ko ir izveidojis mākslīgais intelekts. Šeit, kā var redzēt, gan noformējums, gan arī vispārējais ir ļoti, ļoti līdzīgs. Iespējams, ka cilvēks, kas tomēr ir bijis ar visu šo pieredzi, ir izveidojis kvalitatīvāku darbu, bet jautājums ir, vai šim te stundas plānam vajag būt perfektam, vai arī pašai stundai būt perfektai. Mākslīgais intelekts, protams, ka nevadīs to stundu, vismaz pagaidām, to darīs cilvēks. Pēc šis te plāns, pat ja viņš nav varbūt perfekts, bet viņš atspoguļo, ko es plānoju darīt stundā, tas ir pilnībā adekvāti šajā gadījumā. Un tātad tas, kā es izveidoju šo plānu, stundas plāns šeit. Tātad šeit ir čāts, ko es izmantoju. Izlieciet, ka to es vēstures skolotājs, kam jāraksta stundas darbs, plāns un definē mērķi. Un stundas temats ir, kādu pieredzi sniedz 19. 20. gadsimta starptautiecību sistēmas izpēte un salīdzinājums versļas sistēmai. Diezgan sarežģīta un specifiska tēma, bet šeit viņš latviešu valodā bez problēmām iedod gan mērķi, gan struktūru, gan plānus, gan visu, kas nepieciešams ir plānā. Tātad šeit es nedaudz izmainu, jo viņš neiedē man visu vajadzīgu informāciju, kas ir pēc standartiem ar atslēgas vārdiem. Stundas posmi ierošināšana, apiekšana, refleksija un tā tālāk. Un šeit viņš izmanto doto vārtnīcu, lai dotu man stundas plānu vajadzīgo. Un šeit es nedaudz piekoriģēju, un rezultātā es izmantoju šo informāciju, lai uzģenerētu visu failu kopumā. Izveidot šo failu, kas ir ģenerēts ar mākslīgu intelektu, man aizņēma aptuveni minūtes 5, 10, plus mīnus. Cilvēkam tas, protams, aizņem daudz vairāk laika. Cilvēkam uzrakstīt šo aizņem minūtes 40 bija. Un tas ir cilvēkam ar tiešām ļoti, ļoti lielu pieredzi šajā jautājumā. Tātad šādā te veidā mākslīgo intelektu izmantot primāri var laika ietaupīšanas nolūkos tieši. Viņi var izmantot arī datu analīzē, protams. Ja jūs augšpielādējat Excel failu, piemēram, dot analizēt, vai ievadat linku uz mājaslapu, kurā dati, kas jāanalizē, viņš ir to var izdarīt. Un tas jau iekonomēs daudz vairāk laika nekā tīri darba ģenerēšana. Bet tagad es neiešu cauri piemēriem pārējiem. Tā vietā mēs sāksim darbu praktiski, es domāju. Tātad praktiskais darbs šeit. Tā uzspiedīsim present. Aizgāja ļoti labi. Tātad būs praktiskais darbs. Iziesim cauri, kas nepieciešams ir, lai izmantotu mākslīgu intelektu arī. Tātad ir vajadzīga moderna operātā sistēma. Uz vecā Windows, piemēram, XP, varbūt pat 7. Viņš varbūt nestrādās tik labi. Bija piemērs, ka uz vecas Mac operātā sistēmas nestrādā vienkārši ChatGPT pareizi. Tāpēc vajag modernu, teiksim 8, 10, 11 vismaz. Viņš karās, viņš strādā ļoti lēni, vai viņš neģenerē vispār atbildi. Jo lieta tāda, ka viņš strādā pārlūkā. Un jaunākā pārlūka versija nebūs pieejama uz ļoti vecu operātā sistēmas. Viņam vajag to moderno pārlūku, lai viņš varētu izpildīt visas darbības, ko vajag. Tāpēc tā kā uz tā vecā Maca modeļa nepieejams jaunākais Chrome, bija arī veca versija, viņš vienkārši nestrādāja pareizi. Viņš nestrādāja vispār, viņš ļoti, ļoti lēni strādāja. Un, ja tu ieraksti jautājumu un ir jāgaida minūtes 10, ka viņš uzģenerē vienu atbildi, tas vairs neietaupa tik daudz laiku. Tad ir vajadzīgs arī RAMs, kas ir datora atmiņa, kam viņam piekļūt tajā brīdī, jo tā ir tās zelta atmiņa. Ja datoram ir maziņš RAMs, tad GPT arī tā atmiņa, ko viņš varēs saglabāt, uz ko viņš varēs atsaukties čata laikā, būs ļoti ierobežota. 8 GB vidēji ir tas, kas ir vajadzīgs normālam čatam.
Protams, ka pārlūks, kas saistīts ar operatīvās sistēmu, ir lietotāja konts OpenAI. Tāpēc arī bija lūgums visiem izveidot Gmail kontu pirms workshopa. Jo ar Gmail ilgoties iekšā arī mierīgi var, tāpēc mēs darīsim to. Un, stabils interneta savienojums citādi, tas čats var pārtraukt jebkurā brīdī. Tātad iesim uz praktiskiem uzdevumiem. Tātad būs 2 praktiskās daļas šajā seminārā. Pirmā būs individuāls uzdevums. Tātad pirmais būs izveidot nodarbības plānu pēc piemēra. Piemēri ir pieejami šajā linkā. Šeit tas jūs aizvadīs uz Google Docs folderi, vai jūs varat arī noskanēt QR kodu un pārsūtīt savu linku uz e-pastu. Arī var strādāt. Kā jums ir ārtāk, tā arī droši piekļūstiet informācijai. Tātad nodarbības plāns pēc piemēra, vai jūs varat izmantot arī savu piemēru. Piemērs, kas būs folderī, būs tīri iedvesmai, pēc tā, ko es rādīju, bet ja jums ir citi piemēri, par kuriem jūs strādājat paši, tad droši izmantojiet arī to. Tad būs praktiskais darbs arī savā specialitātē. Šeit ir idejas praktiskiem darbam, bet ja jums savā specialitātē ir citi veidi, cita struktūra, kā jūs šo darbu veidojat, protams, izmantojiet to. Tad arī praktiskā darba vērtēšanas kritērijus, jo, ja teiksim, jums ir praktiskais darbs, kas ir saistīts ar datu analīzi, piemēram, es gāju Agile kursus pirms kādu laiku, tur bija praktiskais darbs, kurā vajadzēja izveidot līkni Excelī, kas paredz nākotnes progresijas. Un tad, kā jūs to vērtēsiet, tas ir ļoti atvērts jautājums. Folderītī jūs tātad ieraudzīsiet sekojošo informāciju. Folderītis ir šeit. Tātad šeit ir visas 3 templēti paraugi, kurus jūs varat izmantot, lejupielādēt un aizpildīt, vai atkal jums ir datori līdzi, varat izmantot arī savējos. Šeit ir instrukcijas AI lietošanai un aģentu veidošanai. Pa lielam, tad, kad jūs aģentam vai parastajā čatā arī, viņam uzdodat uzdevumu, ka jūs komunicējat ar viņu, ir vienmēr ļoti noderīgi viņam dot pēc iespējas plašāku informāciju. Jo jūs vairāk fona informācijas viņam iedosiet, jo precīzāk būs atbilde. Ja jūs nodrošināsiet kontekstu, atbildes formātu, lomu, jums būs struktūra jautājumam kārtīga, tad atbilde, protams, ka būs labāka. Un šis ir paraugs gan tam, kā veidot atbildi parastā čatā, gan arī aģentu veidošanā. Šis plāns arī ir folderī, tam ir piekļuva, droši lejupielādējiet, izmantojiet. Detalizēti šeit mēs caur neiesim, jo tāpatās mēs varam iziet cauri, bet jebkurā gadījumā jūs sasauksieties uz šo materiālu jebkurā gadījumā. Tāpēc ietaupīsim laiku, es domāju. Vai ir kādi jautājumi? Es atstāšu šo te uz tāfeles. Opa. Labi. Vai visi var tikt klāt linkam? Tā, vai ir kāds, kurim ir aizgājis viss? Nice. Ja vienam ir aizgājis, pāriem arī vajadzētu aiziet. Ļoti labi. Labi. Sākam prasko darbu. Es pārstāgāšu apkārt, droši uzdodēt jautājumus, kaut kas nav skaidrs. Ķeramies klāt. Sveiciens visiem, kas nav paustas atpakaļ ir. Vēl visi, man liekas, nav. Visi ir atnākuši perfekti. Tātad sāksim grupu darbu. Tagad uz galdiem ir parādījušās lapiņas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Būs 6 grupas. Pēc grupām. Tas, ka jums ir 6, priekšā nenozīmē, ka jūs būsiet 6. grupā vienīgais. Tas ir mīnus šim pasākumam. Tātad sadalīsimies vispirms grupās. Grupas es sadalīju pirms laika, lai plus mīnus ir specialitātais līdzīgi, lai ir interesantāk strādāt. Jūs varat atrast savu vārdu uzvārdu šeit, un jūs esat pie
noteiktā cipara. Kā sameklējiet savu ciparu un dodieties uz noraidīto grupiņu lūdzu. Un tad iziesim cauri uzdevumam. Ja katrai grupai būs arī savs uzdevums. Tātad katrai grupai ir savs uzdevums. Tātad varat iepazīties ar šo folderī, kurā jūs bijāt templētos. Bet tātad pirmai grupai ir darbs izstrādāt mācību aktivitāti par tēmu, ko jūs pasniedzat, un padarīt to interesantāku vai piemērotāku kādam projektam. Šeit ir dažas idejas, ko jūs varat izmantot, bet, protams, grupai jūs varat vienoties arī par kādu citu piemēru, kā izmantot mākslīgo intelektu šajā jautājumā. Šī ir pirmā grupa. Trešai grupai ir jāizmanto mākslīgais intelekts, lai uzlabotu studentu iesaisti darbā. Sestai grupai ir jāizveido izmantot mākslīgu intelektu, lai aplūkotu tēmu no dažādiem skatu punktiem. Kultūras, kāda personāla, profesionālā jautājuma dažāda, vai no citām disciplīnām. Šeit arī ir dažādi piemēri. Tad uzlabot iesaisti grupā, tātad izmantot mākslīgu intelektu, lai padarītu saturu saistošāku, piemēram, tā ir matemātika vai lingvistika, kā šo te piemēru specifisko, ko jūs izdomāsiet, varētu padarīt interesantāku auditorijai. Izmantot mākslīgu intelektu ideju ģenerēšanai, tātad izveidot jaunu iniciatīvu, kampaņu, projektu, kas veicina attīstību, pieaugušo izglītību dažādās vidēs. Un ceturtā grupa – izmantot mākslīgu intelektu kā konsultantu vai mentoru kādā noteiktā jautājumā. Un piemēri arī šeit ir doti, kas palīdzēs ar to, kā specifiskāk varētu pieeja šim jautājumam. Bet vadamies pēc savas specifikas. Tā kā grupās dosim dažas minūtes jums laiku tīri izdomāt tematu, kādā jūs darbosieties, ar kādu specifisku domu, kādā virzienā. Dosim 5 minūtes tam, un tad minūtes 10 varam veltīt pašai uzdevuma izpildai. Un pēc tam varēsim pa grupām īsumā noprezentēt, kā jums gāja, rezultātu, iespaidus, un varbūt, ja kaut kas interesants izdodas uzģenerēt, vai kāds kurjos, vai kaut kas negaidīts, arī ar to padalīties varētu. Ok, sāksim tad. Es domāju, ka varētu iet pēc kārtas arī. Ņemsim tad pirmā grupa vispirms. Kurš vēlas parādīt, ko jūs darījāt? Ok, tad īsi 5 minūtītes, varbūt nedaudz mazāk katrai grupai būs. Nu, mēs pajautājām, tad mūsu uzdevums bija kaut kādu aktivitāti mācību procesā saistībā ar kaut kādu tēmu. Mēs paņēmām kiberdrošības pamatu iesācējiem, un viens no rīkiem, kam mēs pajautājām, ir Cloud, kurš izveidoja šādu te ātru interaktīvu jautājumu sesiju, uzreiz ar pareizajām atbildēm. Varam sekot līdzi progresam, vai atbildi ir pareiza vai nav pareiza. Piemēram, ja tā ir nepareiza, tad dod uzreiz atgriezenisko saiti un izstāsta, kā būtu jārīkojās, un rezultātā beigās arī var redzēt pēc tam šo te progresu. Nu, es iziešu ātri cauri, tātad parāda, ka mans rezultāts ir 2 no 4, nav slikti, ir vēl ko mācīties. Un tas ir tāds ātrais rīks, ko viņš izveidoja saistībā ar to. Tātad tas ir mākslīgā intelekta ģenerēts, pajautājot vienkārši izstrādā mācību aktivitāti iesācējiem par tēmu kiberdrošību. Tātad šo visu izveidoja mākslīgais intelekts. Un viņš ģenerēja kodu, un šis ir tas, kā tas kods ir attēlots. Jā, tātad viņš sākumā veidoja kodu, viņš programmēja, tā kā programmas kodu visu izveidoja, un šis ir tas vizualizācija, ko mēs redzam kā lietotājs.
Tātad viņš var ģenerēt arī aplikācijas, kamēr jūs varat viņas palaist arī no brauzera, datora citādā veidā. Tad ģenerēja kodu, viņš iedeva aplikāciju gatavu šādu. Super, paldies. Vai ir jautājumi kādam? Nē, nav. Ok, tad otrā grupa. Bet tad īsumā kāda tēma jums bija, kā jūs piegājāt problēmai, kā jūs viņu atrisinājāt? Jā, mūsu tēma bija karjeras maiņa bioloģijas skolotāja. Mēs nevienu neesam saistīti ar bioloģiju, bet paņēmām bioloģijas skolotāju, vienkārši paskatīties, ko piedāvās. Palūdzām uztaisīt bukletiņu. Bukletiņš mums aicināja apgūt svešu valodu, jo tas bija kaut kādā valodā, kas nebija saprotams, ja neskaita virsraksts bija latviski. Tā kā secinājums, ka jāapgūst bioloģijas skolotāja svešu valodu. Un vēlreiz palūdzām to pašu bukletiņu PDF uztaisīt. Un tur atkal bija garumzīmes, kur ir un mīkstinājums zīmes. Tur jāieraksta tie burtiņi pašiem, jo tie nebija. Tāds bija tas mūsu īsais secinājums, ko bioloģijas skolotāja darīt. Bet bija arī labi piedāvājumi, kur nopelnīt papildus naudu, ko viņi varētu papildus darīt, piemēram, sniegt privātstundas. Okay, un kā jūs nonācāt līdz tam pašam bukletam? Jums bija jautājuma atbildes, vai jūs vienkārši iedevāt prompt, un viņš uzģenerēja uzreiz visu vajadzīgo tieši tādā formatā, kā bija vajadzīgs? Jā, otrais variants bija tas, ko mēs devām. Mēs viņu beig nespīdzinājām. Jautājums sekojoši. Sakiet, lūdzu, ka jūs to bukletu tulkojāt latviešu valodā, vai jūs devāt mākslīgajam intelektam uzdevumu iztulkot viņu pareizā latviešu valodā, vai tikai latviešu valodā uzrakstījāt? Nē, mēs viņam lūdzām sagatavot bukletu, un pārējā viņš izdomāja pats. Mēs pat neaicinājām latviešu valodā. Bet, jautājums bija latviski, tā kā vajadzētu atbildēt latviski. Nē, ja kādreiz vajag kaut ko tādu no darbiem darīt, tad tomēr mākslīgajam intelektam ir jāuzraksta, kādā valodā jūs gribat saņemt to darbiņu, un piebilst, ka jūs gribat viņu saņemt gramatiski un stilistiski pareizi. Man vienkārši praksē ir bijis tā, ja to nepieraksta, tad Dieva zīmes, Dieva darbi tev pagadās. Jā, paldies. Jā, tas ir iespējams. Varbūt var arī, ja garumzīmes un speciālie simboli latviešu valodā jāieraksta atsevišķi, varētu paprasīt mākslīgam intelektam ģenerēt šo te bukletu, bet izmantojot tādu fontu, kurā ir pieejami šie īpašie simboli latviešu valodas. Varbūt tad būs iespējams to simbolus dabūt iekšā bukletā jau nerakstot viņus atsevišķi iekšā. Jā, paldies. Jep, ok. Tātad trešā grupa. Jā, paldies. Mūsu grupa strādāja pie informācijas un komunikācijas pasākumiem cilvēkiem, plašai sabiedrībai par STARS platformu. Tā ir valsts platforma, kas piedāvā mācības pieaugušajiem, bet ir dažādi signāli, ka nevienmēr cilvēki zina par šo platformu, un tā ir tiešām reāla platforma. Jūs arī varat katrs pats aiziet un izvēlēties sev piemērotas mācības. Un tīpaši, ja ir citādāk nedaudz mērķa auditorija, tad to stāstu dažādība mēdz atšķirties. Mēs palūdzam izveidot tādu vienkāršu valodas stāstu, lai motivētu cilvēkus 50+, kuri ir īpaša mērķa auditorija mūsu atbalsta pasākumiem, iesaistīties mācības. Protams, jā, sākumā tas bija diezgan tāds teksta blāķis, bet beigās arī cilvēcīgs stāsts, kā var uzrunāt tieši konkrētu cilvēku. Tad arī ātra informācija, kas palīdz izprast platformu vieglai komunikācijai. Bet tas, ko mēs gribējam dabūt, arī kaut kādu vizuālu materiālu, kur sākam komunicēt par ļoti vieglu infografikas izveidi. Tas, kas mums neapmierināja, kā informācija, vizuālais tēls neatbilst mūsu vizuālai identitātei, un mēs mēģinājām dabūt tomēr šāda veida, lai viņš atbilstu IZM un platformas vizuālai identitātei. Bet principā viņš ir izveidojis tādu vieglu infografiku soli pa solim, kā var reģistrēties platformā, izvēlēties mācības un gūt atbalstu. Okay. Tā ir ļoti elementāri ātri. Ok, super, paldies. Ja ir vajadzība ģenerēt attēlus, izmantojot uzņēmuma vai platformas identitāti, tas drīzākais jau būs aģenta darbs. Protams. Jo tas ir daudz specifiskāk. Gan krāsu gama, gan izmantojamie fonti, tā lai nebūtu problēmas ar specifiskajiem simboliem atkal. Jā, šis mums arī, protams, neapmierināja kā gala versija. Viņš ir tāds bišku
negatavs. Bet kopumā soļi bija interesanti. Paldies. Super, paldies. Jā. Jā, es tūlīt tās aiznesīšu. Tad jautājums ir saistībā ar to, ka, piemēram, ja mēs ejam un uzdodam kaut kādus tos promptus, parastajā ChatGPT un tur veicam ilgu saraksti un visu, un tas viss ir ok, tas viss apmierina, un tad vienā brīdī tu nonāc līdz kaut kādam punktam, kur tev ir vajadzība pēc tā specifiskās tās čata formas. Un kāds ir kaut kāds variants, kā nearhivējot vai kaut kā neleju pielādējot, lai tas viss iepriekšējā saraksti viņam nonāktu tajā aģentā? Šis ir labs. Tātad jautājums ir, kā izveidot aģentu pēc kāda noteikta čata. Tu čato, secini, ka ok, šeit vajadzēs aģentu, un pēc tam izveidot aģentu no tās sarakstus. Ir iespējams likt aģentam referencēt noteikti saraksts, kas mums bijuši ir. Jo viņam ir piekļuva arī tām sarakstiem, kas mums bijušas. Nebija. Nebija? Es gribēju, man bija saraksti, piemēram, kaut kādu laiku, kur sāka nonākt specifiski datos. Man vajadzēja tos datus sākt analizēt. Un tad es viņiem saku, tam specifiskajiem datu analītiķiem saku, mums tur bija tā saraksti, paņem to saraksti un izmanto kā avotu savai tagad tālākajai datu analīzē. Viņš to nevarēja. Okay, es pieņemu, ka jūs vēlaties veidot savu aģentu saistībā ar to. Ja jūs izmantot jau gatavu aģentu, tad tur nebūs citu variantu, kā vai atkārtot sarunu vai lejupielādēt eksistējušo sarunu un augšpielādēt pēc tam aģentā. Ja jūs veidojat savu aģentu, tad tas iespējams varētu referencēt to sarunu, kas bija. Vai drīkst vienkārši arī iekopēt faktiski sarunas linku un pievienot pie uzdevuma un pie jautājuma jaunam aģentam? Es šaubos, ka viņam būs piekļuva tam. Ja, jo tad viņam vajadzētu izveidot API atsevišķu tieši viņš konkrēti paprasīja, lai viņam augšu pielādē failu ar to sarakstu. Viņš nevarēja tikt pie viņas klāt tāpat. Jā. Un visu saraksti vienkārši brutāli iekopēt. Viņš teica, ka pa garu viņam tā saraksti viss ir. Arī varbūt, ja tiešām tik gara, tad nav variantu, būs jāatkārto. Vai augšpielādēt failu tīri. Kas ir īstenībā, manuprāt, tam vajadzētu būt vienkārši atrisināmam, bet to viņi nav izdarījuši. Jā, labi. 4. Jā, mūsu grupai uzdevums bija mākslīgo intelektu izmantot kā mentoru kaut kāda priekšmeta apguvēja. Mēs ar kolēģi bijām divatā, mēs strādājām katru atsevišķi. Viena no mums izvēlējās ar mentora palīdzību atgūt darba tiesības vai jautāt, lai mākslīgais intelekts palīdz sagatavot kursu par darba tiesībām. Un es savukārt mākslīgam intelektam teicu, ka es esmu jaunais lektors un man ir nepieciešams apgūt, kā strādāt ar auditoriju, kas ir dažāda vecuma, gan jaunieši, gan seniori, gan arī vidējās paaudzes, un saņēmām ļoti izsmeļošas atbildes. Mentors atbildēja uz neskaidrajiem jautājumiem, papildināja, un domāju, ka mums viss ļoti labi sanāca. Un kā jūs veidojāt tīri tos prompts, lai izveidotu šo specifisko aģentu? Ņemot vērā nodotās instrukcijas un arī tiešām intuitīvi un arī lasot to, ko mākslīgais intelekts mums deva, tā kā vērtējot atbildes un mēs vairāk tiešām arī domājām līdz un skatījāmies, lai mēs saņemtu atbildes uz tiem jautājumiem, kas mūs interesē, mēs savu intelektu pieslēdzam, protams. Jā. Tā izdevuma materiālā tas 6. punkts ir testēšana, iespējams, ir vissvarīgākais. Tu ievadi visu vajadzīgu informāciju, lomu, jautājumu, pēc tam tā testēšana un uzvedināšana viņas pareizā doma gāja, droši vien ir tas svarīgākais punkts arī. Nice, paldies! Jā, paldies! 5. Tātad mūsu uzdevums bija izveidot, mākslīgo intelektu izmantot kā ideju ģeneratoru tieši pieaugušo izglītībai ģenerēt idejas, kā kaut ko varētu pieaugušie apgūt. Mēs tādi 2 speciālisti, viens IT un viens ar pedagoģiju saistīts, tad mēs izdomājam, ka varētu
Jums vajadzēja idejas, kā pirmskolas skolotāji var atvieglot savu darbu un padarīt interesantāku mācību procesu, izmantojot mākslīgo intelektu. Un te var redzēt, ir uzģenerētas 5 idejas, un analizējot, tiešām var izmantot praksē. Tad mēs devām tālāk uzdevumu, lai uztaisa infogrāfikas. Šeit viņš optimizēja darbu un uztaisīja tikai vienu par visu. Tas ir tāpat, kā te kungs jautāja par to, ka dod darbu un beigās viņš izvairās, ja mākslīgais intelekts strādāt. Un tad mēs mēģinājām uztaisīt infogrāfiku par to, kas būtu tās aktuālākās mākslīgā intelekta, kaut kāda rīki, ko skolotājs var izmantot. Uztaisīja šādu, bet šis prasa precizējums. Foršāk būtu, ja būtu uzreiz to, ko kolēģis pamanīja, šie te atbilst, tie logo būtu atbilstoši. Un laikam skolotājiem būtu vieglāk, ja uzreiz būtu bišķiņa apraksts, ko katrā mākslīgajā rīkā var darīt. Okay. Interesanti, ka jūs izmantojat Gemini šeit. Kāpēc Gemini nevis GPT? Kolēģi jau bija ar Gemini pirms tam pastrādājis dienas sākumā, un tad tajā pašā arī turpināja. Es savukārt pamanīju Grokā, un arī Groks iedeva tās idejas, kā piesaistīt pedagogus, ieinteresēt viņus mācīties kaut ko par mākslīgo intelektu. Un tur bija vairāk tādas praktiskas idejas, nevis ko nākt ļoti mācīties, bet uzreiz tā kā, ko pats pedagogs var izlasīt un mēģināt izdarīt. Un tur bija, piemēram, ja ar bērniem taisa kaut kādus eksperimentus, tad viņš var palīdzēt izdomāt, kādus eksperimentu materiālus sagādāt, varbūt aprast to eksperimentu, un viņš iedod lētākos variantus, tā kā, lai būtu taupīgāk budžeta ziņā. Tāpat viņš piedāvāja, kas vēl bija tas interesantais, kā izmantot mākslīgo intelektu, piemēram, stāstu veidošanā, lai bērniem mācītu kaut kādas sociālās situācijas caur stāstiem, kas ir piemērotas viņu vecumam, un nodot to message, tās vērtības, kas ir vajadzīgas tieši tā mācību uzdevuma kontekstā. Jā, tas ir labs piemērs, tad kā mākslīgais intelekts var palīdzēt ar dažādu mērķa auditoriju. Dažādoša informācija noteiktai mērķa auditorijai. Piemēram, vai tie ir bērni, noteiktā vecumā, vai tie ir pusauģi, vai tie ir pieaugušie, vai tas ir, piemēram, matemātiķis, vai tas ir biologs. Jā, mums viss. Super. Ir jautājumi? Nav. Tad ķeramies pie 6. grupiņas. Paldies jums. Mums bija uzdevums aplūkot problēmu no vairākām pusēm un pieprasīt globālās un starpdisciplinārās perspektīvas, un mēs uzrakstījām promptu. Tu esi lektors starptautiskajā konferencē par mākslīgā intelekta ētiskuma jautājumiem. Tava nostāja ir noliegums, jo mākslīgais intelekts izmantošana prasa milzīgus enerģētiskus resursus, kas kaitē dabai. Jāsavāc informācija un piemēri no vairākām pasaules valstīm, aplūko šo problēmu no vairākām pusēm, un viņš izveidoja milzīgu un precīzu lekciju. Šo viņam ir pieredze. Jā, ar visām atsaucēm un tā tālāk. Un tad mēs palūdzam izveido runas tekstu, ko interesanti būtu klausīties, bet ne ilgāku par 7 minūtēm. Un tad viņš izveidoja ar visu tekstu. Lektors ir uz skatuves, stāv blakus pults tribīnei. Sākās prezentācija. Labdien, dāmas un kungi, kolēģi, šodien mēs esam šeit, lai apspriestu mākslīgā intelekta nākotni. Pēc tam mēģinājām izveidot arī grafiku ekrānam, bet tas pretojās un teica, ka es nevaru, bet izveidoja slaidu aprakstus, ko pēc tam varētu diezgan vienkārši ielikt PowerPointā. Tad mēs palūdzam GPT to pašu izdarīt, un viņš izveidoja diezgan tādu prastu prezentāciju. Jā, prezentāciju grafisko noformējumu viņam vēl joprojām ļoti grūti iet. Jā, lūk, šāda bija prezentācija. Jā, viņš sadalīja pa slaidiem, bet galīgi bez
grafiskā atveidojuma. Manuprāt, mums patika, kā viņš tika ar šo darbu. Nu, un, protams, no tā visa materiāla apjoma varēja izveidot vairākus gan materiālus, gan, piemēram, kaut kādu rakstu avīziju, mainot toni, mainot valodu. Tas būtu iespējams. Super, paldies. Bet jā, par prezentācijām, ja vajag izveidot prezentācijas, gan noteiktā formatējumā, pēc noteiktas grafiskās identitātes, tas jau būs aģenta jautājums. Ir kompānija konsultācijas McKinsey's, manuprāt, bija tā. Viņi izveidoja aģentu, kas var veidot prezentācijas pēc viņu slaidu templētiem. Bet tur vajag atsevišķu aģentu tiešām izveidot, tur jau programmēšanā bezslās nedaudz klāt ir. Un ļoti daudz piemēru, protams, ar dizainu. Labi, esam tieši laikā arī beiguši. Ir precīzi viens, manuprāt. Ja ir jautājumi, tad droši jautājiet. Bet citādi es ceru, ka bija noderīgi. Es ceru, ka palīdzēja gūt idejas, kā izmantot mākslīgo intelektu jūsu specialitātē. Paldies!